var atrast tādu domu, ka pirmais cilvēks ir tā kā tāds kopīgais cilvēks, tā kā tāds abu apvienojums, kur vienā brīdī tad Dievs tā kā paņem to vienu šķautni no tā cilvēka, to vienu pusi, tā kā labi pārgriež, teiksim, ja? No šejienes tas mīts pa to otro pusīt. Ja? Viņš tā kā paņem vienu cilvēku būtības šķautni un atdala to nost. Un tas, kas bija viens, tas pēkšņi var savstarpēji skatīties viens uz otru. Ja? Tā ir tā ideja. Protams, mēs varam tur ietulkot iekšā, ka sievieti ir, kas tad tur rība tikai kaut kāda, ja, un mana kalpone, ja, nāc šurp un aiziet tur un apnes šito un vispār stāvu pusi, ja. Un jā, mēs esam gājuši cauri laikiem, kur tas tā arī ir bijis, ja, kur tāda attieksme ir valdījusi, ja, bet lūk, te jau cilvēki pareiz uzsvēra un sajūta to būtību. Kad Kristus nāk, tad jaunajā derībā mēs ļoti skaidri varam lasīt, kā tas pats apostols Pāvils raksta, Jēzu Kristu. Viņš saka, tur nav vairs ne jūda, ne grieķi, ne brīvā, ne verga, ne vīrieši, ne sievietes. Viņš saka, jūs visi esat vienādi Jēzu Kristu. Dieva attieksme pret jums ir absolūti vienādi. Un šīs iedrošinošās rindas savukārt dod to pamatu citiem teologiem sacīt, bet varbūt, ka vecajā derībā tur bija šis funkcijas sadalījums. Tur vīrieši vienu lietu darīja, sievietes citu lietu. Bet viņi saka, bet kristietībā Kristus rāda, ka mēs visi esam vienādi jau priekšā. Un tas ir pietiekams iemesls, lai mēs arī sievietes kā mācīties. Ja? Un tā tālāk. Tāpēc saka, tā diskusija nav tik vienkārša. Un tas, ko mēs redzam masu mēdījos, tur ir politikas un tur ir vienkārši darbs, kas jādara, un maize, kā jāpelna. Un ja mēs varam kaut kādus tādus faktus izvilkt ārā un atkal kaut ko tur, tad forši, jā. Tā. Labi. Kaut ko citu. Es gribēju jums pajautāt, vai svētie tēvi ir gājuši pie valdības, pie koķis un teikuši, lūk, mums problēma tāda un tāda 2010. gads, kāda ir Latvijā jānāk šodien? Ieviesim no pirmās klases ticības mācību. Likums ir tāds, baušas ir tāds no 7 gadiem. Kas notiek mūsu bērnāžos? Kas notiek skolās? Tad tur vecas tantiņas, kuras būtu sabojāts, visam kā lielā Krievijas kara veterāni, kur būtu gājuši cauri pirmais pasaules karas, otrais. Nē, tur nāk jaunāk, bet kāda viņi ir. Un skolotājs paliek viens ar klasi, aci pret acu, ko viņi tur dara visu? Jā, uz to man ir divas atbildes. Pirmkārt atbilde jā, baznīca ir dialogā valsti, un baznīca šad un tad nāk ar savām likumdošanas iniciatīvām, un tā skaitā par ticības mācību skolā, pirmajās klasēs, kā jūs zinat, ir iespēja mācīties bērniem ticības mācību, un ir pat izdoti mācību līdzekļi šim, un tā ir bijusi baznīcas iniciatīva, un tā ir ierakstīta likumdošanā. Tā ir viena atbildes daļa uz jūsu jautājumu, vai to dara? Jā, to dara. Otra atbildes daļa, vairāk no manas puses. Un šeit es sacīšu to, ko es domāju, un dariet ar to, ko jūs gribiet, piedodiet. Ja? Un es atvainojos tiem, kuri domā citādi. Mana pārliecība ir, ka valstī, kurā mēs dzīvojam, labākais veids būtu radīt šo valsti un likumus tādus neitrālus, kuri ļautu cilvēkiem praktizēt savu reliģisko brīvību, neuzspiežot šo reliģisko brīvību citiem. Ko es ar to domāju? Saprotiet situāciju. Ja mēs pierodam pie tā, ka ir kādas reliģiskas organizācijas, kuras var aiziet pie valsts un ierakstīt likumos savas reliģiskās vēlmes,
Un, piemēram, mēs pamostamies rītdien ar tādu likumdošanu, ka visiem bērniem skolās māca ticības mācību, ka visi cilvēki svētdienās ir obligāti viņiem jāiet uz baznīcu, ka visiem cilvēkiem ir darba vietās jālūdz Dievs no rītiem kopīgi tēvreizi, un tā tālāk, un tā tālāk. Un mēs tagad ierakstam šo un dabūjam iekšā likumos. Te ir divas problēmas. Problēma numur 1. Vai tas atrisinās situāciju? Vai tas, ka mēs piespiedīsim cilvēkus iet uz baznīcu, vai no tā viņi mainīsies? Vai tas, ka mēs piespiedīsim ar vārdu cilvēkus lūgt Dievu, un ja viņi nelūgs Dievu, mēs viņiem nemaksāsim prēmijas un nedosim viņiem piemaksas un tā tālāk. Vai tas atrisinās situāciju? Nē. Te ir jāņem vērā viens būtisks reformācijas princips, ko savulaik Luters izvirzīja. Ir divas valstības. Ir Dieva valstība un ir šīs pasaules valstība. Un šīs pasaules valstības kārtību var sasniegt tikai ar šīs pasaules instrumentiem. Un Dieva valstības mērķis var sasniegt tikai ar Dieva valstības instrumentiem. To nevar otrādi. Tu nevari sasniegt šīs pasaules kārtību ar evaņģēlija instrumentiem. Tu nevari noķert slepkavu, izvarotāju vai kaut kādu tantīšu nogalinātāju, pieiet pie viņu mīļi sacīt: mīļais draugs, Jēzus tev aicina uz mīlestību. Nenogalini turpmāk. Ej ar mieru. Viņš turpinās to, ko viņš darīs. Mēs noķersim viņu pēc 15. slepkavības un teiksim: mīļais draugs, Jēzus saka, mīli savu tuvāku. Nedara vairāk. Ej ar mieru. Viņš ies un slepkavos vēl. Citiem vārdiem. Mēs noķeram slepkavu, tāpēc mums ir policija, tāpēc mums ir cietums, mums ir šīs pasaules instrumenti, kā iegrožot ļaunumu. Mēs nevaram sajaukt šos līdzekļus. Un otrādi, ja mēs gribam cilvēkus pievērst ticībai un panākt to, lai viņi dzīvo labāku dzīvi vai kļūst ticīgāki, mēs nevaram lietot šīs pasaules instrumentus. Likumus, policiju un tā tālāk. Iedomājieties, izdots likums, visiem jāiet uz baznīcu. Svētdienas rītā policija brauc apkārt par aizvadu, skatās, kurš nav aizgājis uz baznīcu, daudzās, laužās iekšā, vēl prom uz baznīcu, liek iekšā cietumā, kad mēs bijis uz dievkalpojumu. Vai mēs gribētu dzīvot tādā valstī? Vai mēs tā rezultātā kļūtu ticīgāk? Nekad. Nekad. Ne. Ticiet man. Nevis 20, bet esmu 50 uz 50. 20 uz 18. Ok. Vai jūs gribētu dzīvot policeiskā valstī? Un tagad ir... Kad vienu stundu pasēdēt un tur. Lieliski. Tagad iedomāsimies, mīļie draugi, iedomāsimies tuvāko nākotni. Eiropā tīri demogrāfiski. Kristieši kļūs aizvien mazāk. Kāpēc? Tāpēc, ka nāk iekšā turki, musulmaņi un tā tālāk. Musulmaņi var. Uz pilventiņiem. Jā, klausieties tālāk. Tagad Latvijas Republikā parādās ļoti spēcīgs musulmaņu lobijs. Un viņi iet pie valsts. Un viņi saka. Viņiem ir māmas bārds un tēmēr. Un viņi izdod likumu, ka jums ir jāiet nevis uz baznīcu, bet uz mošēju. Ka jūsu bērni mācīsies nevis Bībeli, bet Korānu. Jā, un tā būs, jo mūsu meitenes uz viņiem krituši. Vai jūs gribētu kādu valsts piecību? Nē, noteikti. Jūs negribētu, ka jūsu bērniem liek iet uz Krišneiku templi un mācīties Hare Krišnu. Es gribu vakarā iet no baznīcas un pa galvu mugurpus neiet. Lūk, tādēļ viņa cilvēki. Tieši tā. Tādēļ viņa cilvēki. Mana pārliecība ir, ka mums kopā pa visiem, kristiešiem, musulmaņiem, krišnaītiem, dievturiem, ateistiem, da vienalga kam, mums ir jāveido neitrāla, pozitīva valsts, kurā mēs varam brīvi praktizēt savu reliģiju.